Pēc 10 mēnešiem gaidāmas pašvaldību vēlēšanas. Jaunākie pētījuma dati ir glaimojoši Saskaņas centram. Vairāk nekā 40% rīdzinieku tajās ir gatavi balsot par Ušakovu. Vienotība negrasās padoties un kaļ mēra nedarbu atmaskošanas plānus. Politologi prognozē, ka tuvāko mēnešu laikā partiju vidū noritēs īstas kaislības. Jaunākajā SKDS pētījumā triumfē Saskaņas centrs. Gandrīz 41% rīdzinieku šodien atdod balsu par Saskaņu. Gandrīz 2 reizes mazāks atbalsts ir Vienotībai. Pēc tam sako Nacionālā apvienība. Saskaņas centrs norāda, ka viņu darbi ir iekarojuši rīdzinieku uzticību. Kā nekā gan pensionāri, gan skolnieki par brīvu braucot sabiedriskajā transportā, kā arī tiek plaši svinēt Līgo un Krastmalā norit jaunā Viļņa ballīte. Opozīcija gan ir gatava atklāt Saskaņas netīro pusi un cer iegūt neizlēmušo vēlētāju balsis. Fakti runā par sevi. Un fakti ir daudz. Piemēram, paskatieties, pa 3000 latiem saktas puķu tirdziņu būdiņas uzcelts, pa 1600-700 latiem kvadrātmetrs blokmājas Bolderājā. Un vēl daudzi projekti, kas ir skaidri izšķērdīgi, par Life Rīgas sponsorēto Mūzu TV diskotēku. Es vēl to līgumu neesmu redzējis, bet man teica, ka tas arī ir tas, tā kā mēs to rīdzinieku naudu diezgan šķērdam un diezgan devīgi roku. Politikas vērotāji gan norāda, ka šie ir pārāk mazi skandāli un Saskaņas tēlu nespēja iedragāt. Var dažādi tulkot tos iemeslus, kāpēc Saskaņas centrs, neskatoties uz to, ka jau diezgan ilgi ir Rīgas domas vadībā, nav bijis iesaistīts tādos milzīgos skandālos, vai tas ir tādēļ, ka tie skandāli nav, vai tāpēc, ka nav informācijas. Nevarot noliegt arī Nila Ušakovas spožo darbošanos sabiedrisko attiecību sfērā. Tādējādi tiek notušāti visi trūkumi. Gan e-pasta saraksta ar ziņu dienestu, gan atklātā nostāja divvalodības referendumā un visbeidzot pēdējās problēmas saistībā ar Vanšu tilta kāpējiem un pēcnegaisa plūdiem Rīgas ielās. Kažoka norāda, ka Saskaņas centra pārākums var radīt viņos alkatību pēc varas, un rezultātā vicemēra partija, gods kalpot Rīgai, paliks ar garu degunu un kopējā sarakstā neiekļūs. Man ir grūti viņiem atbildēt, tas darbs, ko mēs esam 3,5 gadus kopā strādājuši, tomēr nav neviens mēnesis, ne pusgads, un tad parasti partneri iepazīst ilgākā laika periodā. Patreiz man nav pamata tā domāt. Politikas pētniece norāda, ka Saskaņas centra reitingus varētu mazināt liela skandāla, kā arī pašu saskaņiešu šķelšanās. Visbeidzot reitingus iedragātu jauna uz krievalodīgo vēlētāju balstīta partija. Laura Pavlovska, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Tiesas